Sveiki, auto cienītāji! Klāt ir ceturtdiena, un es kā vienmēr nirstu Subaru pasaulē. Esam pārdzīvojuši lielo vētru. Es ceru, ka arī tur, kur es dzīvoju, beidzot ir elektrība parādījusies. Varbūt arī nav, bet jebkurā gadījumā dzīvi mēs esam un skatāmies tālāk ar pozitīvu skatienu. Un visi tie, kuri grib pilnpiedziņas automobīli, šodien Ainārs ir sagatavojis jums foršu stāstījumu. Ir 4 Subari, kā viņi atšķirās, cik viņi ir lieli, cik viņi ir ērti. Palīdzēsim jums izvēlēties savējo. Sākam! Kādu Subaru modeli izvēlēties? Kas ar kuru tur, kas viņi tādi ir? Kādi plusi, kādi mīnusi, te bija doma tāda īsumā parādīt no katra modeļa. Šie ir tādi, manā skatījumā, uz doto brīdi, ko tauta var atļauties bez līzingiem, bez nekā tāda, un vienkārši nopirkt un braukt. Var pirkt arī jaunākus modeļus, un viņos jau secīgi ir tas pats, tās pašas rakstura īpašības. Bet piedāvāju sākt ar Subaru XV. Tas tāds pats Subaru saimē visnezināmākais modelis, lai viņš jau ir diezgan sen, bet vispār viņš attīstījies ir no Imprezas savulaik, kurai tika uztaisīta augstāka bāze, bišķiņ pielikti platāki spārni uzlikas un tapa pirmais XV modelis. Šitais jau pēc tam bija tā būtībā pats pa sevi XV, jo Impreza no Eiropas tirgus pazuda. Un, šādu mašīnu, manuprāt, ir labi izvēlēties cilvēkiem, kam patīk braukt, kam nevis patīk, bet kam 90% braukšana ir pa pilsētu, jo tas ir tomēr kompakts auto, viegli ieparkoties. Un, ja gadījumā pienāk brīvdienas un katrajās brīvdienās gribās kaut kur aizbraukt mežā, pasēņot vai tur, vispār aizbraukt pie dabas, tad mašīnas tas augstums un caurgājība nemaz nepiekāpjas citiem brāļiem Subaru saimē. Tā kā XV ir vairāk pilsētas auto un tāds vieglāks. Jā, noteikti daudzi skatās uz to, uz 3 mašīnām. Tā ir mazākā, noteikti viņa mazāka. Un tu garais nevarēsi viņā tur labi justies. Mums bija doma parādīt, ka rekur tādā XV mēs kāpjam iekšā, mans augums 1,90 m. Es esmu saregulējis sev beņķi priekšā tā, kā man ir ērti. Es iekāpu priekšā. Viss ir labi, viss te ir tā kā vajag. Neko nedarot. Aiztaisu priekšā durvis ciet un atver aizmugurējās. Un es arī aizmugurē iekāpu iekšā. Es neteikšu, ka es te varu sēdēt baigi kā kungs, bet nekas jau man nav atspiedies kaut kur tā, ka es nevarētu sēdēt. Gan galva grieztos nav, gan ceļgali mazliet te pret beņķa mīkstam atdurās, bet pilnvērtīgas 4 vietas šeit ir pavisam noteikti. Ko mēs solējām vēl parādīt, cik tas bagažnieks ir liels, jo liekas, te viņa vispār nav pareizi. Redz, te jāsāk spēlēties ar tehniku. Nieko viens ir šis te nelielais bagažnieks, kur noteikti ceļojuma čemodāns ielīdīs iekšā. Un mēs paņēmām pat ruleti, padomājām, cik te viņš ir tā garš līdz beņķiem. Vieni 78 cm ir. Tas pa garumam. Bet vienmēr jau šiem te auto ko varēja izdarīt? Atmest beņķus, vai ne? Un tad jau tas bagažnieks, ja jūs esat 2 cilvēki, var atvērt tagad, cik tagad viņš ir liels. Vai tas ir mazs auto? Manuprāt, ka nē, bet ja ir 4 cilvēki un 4 lielas somas, piekabi, vai ne? Vienmēr ir risinājumi. Kurā gadījumā sievietei noteikti, kas vairāk grozās pa pilsētu, pa stāvvietām dažādām, tas varētu būt ērti? Noteikti, jo tas ir noparkoties pilsētā, ka tev vajag ātri pazust no ceļa, labākais modelis. Labi, nākamais Subaru Forester. Tas laikam ir noteikti zināms auto starp Subaru lietotājiem ar, var teikt, vispraktiskākais auto, jo caurējumības ziņā laikam būs vislabākais, ietilpības ziņā salons būtībā nedaudz lielāks kā XV ir, bet būtībā bāze jau ir tā pati. Tātad mēs varam arī šeit parādīt, kāds ir tas sēdekļos, ka es iekāpu iekšā ar savu 1,90 m, kā izskatās šeit. Paskaties, atkal šeit es iekāpu priekšā pie stūres. Jā.
un aizēju aizmugurē. Nu, maķenīt šeit ir brīvāk. Interesanta sajūta, bet maķenīt ir brīvāk, jo tas aizmugures beņķis ir mazliet tā kā tālāk. Bet, nu, joprojām šeit, šito varētu saukt pat jau pa tādām, varbūt 5 pilnvērtīgām vietām. Nu, tam ir tomēr 4 drīzāk. Kas mums te atrodas? Nu, redz, bagažnieks. Pamērīsim šitam, cik te ir tas bagažnieks? Varēs pie viena? Jā. Nu, paņemam no šejienes. Nu, 20 centimetri, ne, 20, ne, 10, 9, tur bija 7, 8, ne, tagad drusku lielāks bagažnieks. Nu, te pat joprojām var atmest tos beņķus un to bagažnieku padarīt pietiekami lielu, un atkal nepietiek, atkal āķis pareizi. Jā, man Foresters ir bijis, un es esmu viņā pat pamanījies sopes laikā gulēt. Jā, es uzskatu, ka šī jau var gulēt. Es gan esmu no Subaru saimes pateikšu, es vairāk lietoju Outback, jo man ir tāda lieta, ka man ir liela ģimene. Tiešām vajadzīgs vietas 5 cilvēkiem un vajadzīga aizmugurē liela vieta. Apskatīsim, kas ar Outback notika. No Outback ir kas Outback, tas lielais pluss ir tas, ka tas jau ir tāds auto garākiem pārbraucieniem, viņš ir komfortablāks. Manuprāt, viņš uz ceļa uzvedās līganāk. Sanāk, ja tu brauc kaut kur tālu ceļu, tad tu nenogursti no kaut kādām dejām pa ceļu, bet tu brauc un baudi to braucienu. Tas ir Outback plus manā skatījumā. Visietilpīgākā mašīna no šīm apskatītām 3. Un ir ceļš bagažnieks un vēl bagažniekā tur apakšā ir tādas veselas lielas kastes, kur kādreiz rezerves ratus lika. Tagad jau modernām mašīnām rezerves ratu vairs nav, tur ir vesela noliktava. Nu, tāpēc atkal apskatīsimies salonu, kā izskatās. Cik tad tur ir vietas ar manu 1,90 m. Tad iekāpjam, nu, šeit es jūtos pierastāk, tāpēc teikšu visforšāk. Aizmugurē. Nu jā, un aizmugurē arī šeit ir maķenīt. Nu, īsti teikšu tā, līdzīgi Foresteram. Nav tā kā baigi vairāk vietas, bet līdzīgi Foresteram. Bet šeit es varu pavisam noteikti pateikt. 5 pilnvērtīgas vietas arī tālā braucienā cilvēki jūtās labi. Tauti tu uz Eiropu brauc ar Outback, vai ne? Jā, mēram arī šitam bagažnieku. Īdrit vai te ir. Te laikam būs visgarākais. Nu, kas te atrodas? Vēl 10 cm klāt. Obā, metro! Jā, bišķiņ pāri pa metro. Nu jā, un tas, kas man šeit pavisam noteikti patīk, ka tu nolaid tos beņķus. Nu, vienkārši taisna grīda, kur ieliekot, ir nopērkami, skaties tādu ceļojumu tādu preču veikalos, nopērkami speciāli matrači ar šiem izlocījumiem, kas ir ielikt mašīnās. Nu, tas vairāk domāts tā, ka jums ir kaut kur neplānots apstāties vai kaut kur palikt. Nu, lai nav stresa, tu vienkārši mazā somā paņem līdzi matraci kaut kādu vieglu sagu. 2 cilvēki var gulēt ļoti super pārbaudīts. Nu, lūk, par tehnisko izpildījumu šīm mašīnām ir tā, ka dzinēji, tādi, kas ir vidusmēra, piemēram, 2,5 benzīns, Eiropas izpildījumā viņš būs pieejams tikai Outbackam, Foresteram un XV nav pieejams. Toties Foresteram un XV amerikāņu tirgumu paredzētām mašīnām, tas pats 2,5 dzinējs, kas ir arī Outbackā, ir pieejams. Tātad, ja jums interesē ar vienu noteiktu dzinēju, kas ir iepaticies citi modeļi, jūs vienkārši varat pameklēt plašajā tīmeklī un atrast vajadzīgo. Nākamais dzinējs, dīzeļdzinējs, varbūt tautā apspriests, tad dīzeļdzinējs gan šim modelim, gan Foresteram, gan XV identiski. Tad nav vispār nekāda atšķirība. Tikai tad jāsaprot, XV ar to pašu dzinēju būs žiperīgāks, ekonomiskāks, Outback būs lēnāks un neekonomiskāks, smagāka mašīna. Foresters attiecīgi pa vidu. Kas ir unikāli šīm mašīnām? Amerikas tirgum bija līdz pat 19. 20. gadam 3,6 benzīna motors. Tas, kas jau Eiropai sen vairs nebija, ļoti labs, ļoti jaudīgs, foršs dzinējs, tie, kam vajag izvilkt kādas laivas no ūdens vai kaut kādas piekabes valkāt, jo tur arī transmisija bija vecais
labais, nelabais automāts. Ja, un ar tādu mašīnu tiešām var vienas 400,000 vālēt. Bet, mīnus lielais ceļa nodoklis, lielais patēriņš un tā tālāk. Bet, ja ir vajadzīga kārtīga mašīna pilnpiedziņas, tad ar 3.6 motoru mans būtu ieteikums, kur jūs nekļūdīsieties, ja vajadzīga tehnika. Savukārt Foresteram īpatnība. Eiropai 2-litrīgs dzinējs, 2-litrīgs dīzeļdzinējs un 2-litrīgs turbodzinējs. Tas bija būtībā pēdējais Eiropai pieejamais turbodzinējs līdz pat 19. gadam, kad arī, diemžēl, vairs neizturēja ekoloģijas prasības vai kaut kādas citas prasības un atteicās no tā dzinēja uzstādīšanas Subaru Forester. Pēc tam jau nāca tagad plašāk zināmie hibrīd dzinēji, kas bija jau tādā jaunākā virsbūvē, nevis šinī. Un savukārt tam XV, pirmajam apskatītajam dīzeļdzinējs, Amerikas tirgum 2.5, Eiropai bija arī 2.0 tāds pats kā Foresteram, un 1.6, kas, manuprāt, tajā saimē ir tāds vismierīgākais, un ja kādam nav prasības pret baigo mašīnas dinamiku, mierīgi var tādu izvēlēties, jo viņš brauc īstenībā ļoti labi. Tas ir pa dzinējiem. Tālāk transmisija savukārt atkal gan šim modelim, gan tam Outback modelim. Atkarībā no dzinēja viņas ir tehniski vienādas. Ir tikai dažas nianses, kas ir pārnesuma attiecības reduktoros un tā tālāk, bet tajās jums nevajag iedziļināties. Bet nav tādas unikālas Forester kārbas vai tādas unikāla Outback kārbas vai unikālas XV kārbas. Ir tur nianses ar start-stop sistēmu bez visādi citādi, bet Subaru daudzus gadus ražojot tehniku ir pieturējušies pie tā, ka daudzas lietas ir universāli izmantojamas. Tad jūs braucot ar XV, jūs varat arī nopirkt kārbu no Forester un uzstādīt XV, un tā mašīna brauks. Tā kā tā. Kura no šiem modeļiem visbiežāk atgriežas pie tevis uz servisu? Jā, es esmu tā mazliet piesakojis līdzi tai statistikai, kas un kā, tad es teikšu tā, visratāk iegriežas šāda automašīna servisā, jo tā kā mēs sākumā jau viņu prezentējam, tas vairāk ir pilsētas auto, ar viņu salīdzinoši mazāk brauc. Visticamāk 1-2 cilvēki, visticamāk nepārkrauta, visticamāk tie bezceļi ir tikai brīvdienās un kaifojot. Attiecīgi mazāk ritošajā daļā problēma, kaut gan ritošās daļas vienādas. Īstenībā retāk arī uz apkopēm atbrauc. Attiecīgi, es saku, tiešām tādai privātai lietošanai, pilsētai, un visticamāk tā ir varbūt pat kāda otrā mašīna ģimenē, kura tik daudz netiek izmantota. Tāds, es teikšu, līderis ir Forester, kas iebrauc servisā ar dažādām problēmām, jo šos auto tiešām izmanto praktiski pa dažādiem ceļiem, nebaidīšos tā vārda, bezceļiem, sliktiem ceļiem. Nav nesalaužamas mašīnas. Ja ir tikai pienācis defekts, tad attiecīgi, cik kāds mezglis spēj izturēt mūsu kaut kāda tipa ceļus, vai tie ir grants ceļi pēc lietus vai trepi, cik ilgi to trepi varēs izturēt, bet šīs mašīnas tur brauc. Un brauc ne jau lēnām, jo, ja darba darīšanās jābrauc, visticamāk, tu brauc uz tiem 80 km/h pa to trepi. Jā, biežāk jāmaina gultņi, biežāk ir kaut kas ritošajā daļā. Nekas īpašs, bet tie, kas tiešām strādā un izmanto šo mašīnu, viņš atbrauc biežāk. Ar Outback ir atkal, viņš ir tāds otrajā vietā no tā trīnieka, jo viņu brauc mierīgāk, viņš ir tāds baudāmāks auto un viņu nosacīti mazāk lauž. Vairāk taupa varbūt vai kā citādi, retāk defekti, kaut gan es atkārtošos, te ir dažas nianses, kas viņam ir specifiskas, kas ir savas, bet kopumā tā ritošā daļa ir ievērota daudz maz vienāda un ritošā daļā ir maz problēma salīdzinoši. Bremzes dilst līdzīgi, gultņi vai kaut kādas tādas lietas atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem. Kaut kādas specifiskas problēmas, tur jau tad jāapskata katru modeļu atsevišķi padziļināti. To var kādreiz, ja kāds uzdos jautājumu, kad kādu modeli vajadzētu ielīst viņā dziļāk, mēs to varam izdarīt. Un varbūt pat apkopot pie kādiem nobraukumiem, kas apmēram plus mīnus
tiek darīts. To mēs kādreiz varētu tādu apkopojumu uztaisīt. Nu, tagad ir noskatījušies skatītāji 3 mašīnas un visiem galva griežās. Kā tad rīkoties, ko tad tagad darīt? Nu, ja ir kāda no šīs markas modeļiem uzrunājusi mašīnu, tad jūs varat vispirms apskatīties, kas ir piedāvājumā tirgu. Ja varbūt liekas, ka tirgu vēlns zina, ko es tur nopirkšu, var piezvanīt mums. Viena lieta, uz ko es aicinu, pirms pirkšanas atzeniet to mašīnu, kas jums ir iepatikusies, pārbaudiet. Vēlams pie mums servisā, ja ne kādā citā specializētā, vēlams Subaru servisā, kas zina tās markas nianses. Pirms pirkšanas, jo Japāņu mašīnas īpatnība ir tāda, ka defekti Japāņu mašīnām mēdz sakrāties tādā kaudzītē, un tad viņi nāk kaut kad ārā, un lai nav tā, ka jums ir kaut kāds tas mantojums iedots. Tāpēc tāds ieteikums, un ja liekas, ka vispār gribās parunāt par modeļiem un kas tad mums ir piedāvājumā, jo mums arvienmēr ir 2, 3, 4, 5 mašīnas piedāvājumā. Bieži vien tie ir šādi Outback, arī šāds te kāds ir šitas te melnais. Īstenībā tieši šodien viens cilvēks iegādājās, šis vairs nav pieejams, bet tāds pats gaišā krāsā ar benzīnu motoru mums ir. Un ir arī nopērkams tas pats XV, kas ir pirmais patreiz uz vietas. Šis te melnais, ja? Jā, šis te melnais joprojām ir pārdošanā un labs, divlitrīgs auto. Jā. Paldies Aināram par foršo stāstījumu. Noteikti daudziem miegs nenāks tagad. Izvēlēties, kurš no tiem ir jūsējais. Un lepni lūdzu mūsu zvaigžņotajā klubiņā.